Trešdienas Ikšķeles novada domas apvienotajā finansu tautsaimniecības sēdē deputātu vērtējumam tika nodots sagatavotais 2011. gada pašvaldības budžeta projekts. Deputātu diskusijas raisīja fakts, ka joprojām izstrādes stadijā ir attīstības programma, pēc kuras jāvadās sabalansējot pašvaldības izdevumus un ieņēmumus. Izlasot attīstības programmu, es nekādā veidā nesapratu, kā tas iet kopā, jo tā attīstības programmā patiesībā ir prasība, kad uz 3 gadiem to plānot, ka tā attīstības programmā ir tas 3 gadu plāns pa lielām lietām, ne jau pa sīkumiem. Un tagad šitie tie lielie projekti. Man ir jautājums, vai jūs mēģinājāt to darīt, ka jūs skatījāties kopā ar attīstības programmu šo budžetu veidošanu? Viennozīmīgi, ka jā, jo tās ir šīs te prioritātes, kas saistās ar infrastruktūras sakārtošanu novada, un arī šīm vajadzībām, kas saistās ar noteikti šo funkciju realizēšanu. Kā liecina pašvaldības finansu nodaļas sniegtā informācija, konsolidētais pašvaldības budžets ar aizvadītā gada budžeta atlikumu šogad plānots 8,2 miljonu latu apmērā. No tiem saimnieciskais budžets 5,5 miljonu latu. Gala produkts ir nonācis līdz komitejas sēdē, un pamatā šis budžets ir vērsts uz to, lai mēs saglabātu tās prioritātes, kas ir bijušas arī iepriekšējā gadā, un liela nozīme ir šīm sfērām, kas pēc likuma pašvaldībai ir jāadministrē. Tā ir šī sociālā sfēra, kultūra, izglītība, kā arī, protams, ir šī infrastruktūras sakārtošana un attīstībai. Ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju, 11. gada budžets ir mazāks kā pērn. Lai netiktu traucēta kvalitatīva funkciju izpilde, pašvaldība plāno iekasēt papildus finansējumu no piederošo un nekustamo īpašumu pārdošanas. Tas dos iespēju realizēt 3 būtiskus projektus – skolas ielas rekonstrukciju, Ikšķeles vidusskolas sporta laukuma izbūvi un Tīnūžu pirmskolas izveidošanu, norāda Indulis Trapiņš. Protams, novada pašvaldībai ir saistība ar visu reģionālo reformu, ir nākuši daudz pienākumu, funkcijas klāt, ko mums nosaka valsts, un tāpēc mēs arī esam pieņēmuši darbā dažādus speciālistus. Viņi nav daudz, bet tomēr viņi arī uzliek papildus slogu budžetam un jāparedz šīs naudiņas. Bet gribētos, lai šie projekti mums realizējās, un pamatā es domāju, ka mēs 2011. gadā varēsim strādāt pilnvērtīgi un arī sasniegt to, ko mēs esam iecerējuši. Ja. Ikšķeles novada pašvaldības 2011. gada budžets tiks apstiprināts nākamās nedēļas domas sēdē. Tikmēr Ogres novada domas pirmo budžeta skatīšanu sanāks 3. februāra komitejas sēdē. Zanda Tereškova, Ogres televīzija.